Sāksim tātad ar sieviešu finālu. Nu jau var teikt tradicionālais fināls Kocēnu Rubena pret NND RJTC. Par sieviešu florbolu Latvijā tad tas līmenis, es gribētu teikt, ka aug šeit labs moments, bet tas līmenis aug, jo tā teikt pat lielajiem klubiem NND Ķekava Rubena. Nu šeit labs moments var būt un labi nostrādā Mūrniec un Kolosova glābi. Jā, Ieviete Ansone, viena no pirmās līgas līderiem, viņa ir tiešām tāds kārtīgs motors. Un šeit labs metiens un fantastisks tvēriens Kolosovai. Jā, viņš, protams, pērn izcīnīja čempionu titulu NND komandu. Aizgāja kā čempions, aizgāja čempionu jostu, pievienojās otrajā līgā. Šeit metiens vārtī! Sirmā pārtrauc manu monologu un kurš cits, ja ne? Komandas rezultīvākā spēlē, otra rezultīvākā spēlētāja playoffā tieši Rubenai. Dāmas saka, ka viņas jau tā maz tiek video translācijās, nav ko tagad. Pēc sastāva nomaiņas. Grāpēna uz vārtu priekšu, Zanas Daršas metiens, Kolosova nespēja uzreiz. Viņu līmenis ir tāds, ka viņas varētu spēlēt stabili ārpus valsts, bet šeit vēlreiz Madlēna Rozīte, kur arī starp citu un šeit vārtu pārliknis metiens, vārtī! Vēl vienreiz būs vārtu gūms Sirmai no Madlēnas Rozītes piespēles, lai gan šoreiz tā piespēle tāda visnotaļ nosacīta. Pēc viņas metiena bumba trāpa vārtu konstrukcijai, atlec atpakaļ pie Sirmās, un Elīna pašlaik spridzina. Jā, tieši tā redzam mūsu ekrānos Elīna Sirmā. Bet labā ziņa ir tā, ka tā spēle ir palikusi aktīvāk, ko tu arī pirms tam iepriekš laiku minēji, to, ka ir vajadzīga šeit viena vārta, un šeit tāls metiens un Madlēna Rozīte. No Viktorijas Kovaļos piespēles. Jā, no Viktorijas Kovaļos piespēles, jā. Nu, īsties arī nedaudz Kolosova šeit neveiksmīgi nospēlēja, redzam arī viņu mūsu ekrānos, protams, pārdzīvoja, metiens no vārtu. Nē, ar to pusi, ja būs labais izsatvēriens, kas nav tik bieži, bet šeit patīsimies, kā izvērtīsies šī epizode. Jansone uz piespēli, vēlreiz metiens un Cepurs krīt laukumā. Vai kāds varēs aizmest Cepurs līdz? Tas nav nekas jauns, NND komandai arī prasīja Gintam. Un te ir 5-0, pusotra minūte nospēlēta. Pārmaiņas pēc arī kāda cita. Iemet vārtus. Sirmā atrodās uz rezervis soliņa, bet tas netraucē Rubenai. Nu jau teiksim, kā ir. Paredzētam, ja šeit ir stūra mazā LV ikoniņa. Bet, protams, ja es domāju, ka rezultāts šeit būtu šeit laba epizode. Ja rezultāts arī būtu, tieši viņi ir tā, kas bloķē pretinieču metienu. Šeit vēl vienreiz met pa vārtiem, šeit Sirmā bloķē un šeit metiens pāri vārtiem. Viena no retajām reizēm, kad pie bumbas tiek arī Estera Elbrata. Tas gan notiek pēc tam, kad metiens ir bijis mērķim garām un viņa atlec vārtu priekšā. Tikmēr jau atkal cīņā krietni nopietnāk. Atkal laba epizode Rubenai var izveidoties. Tomēr tā teikt pārtvert. Būs vēl viens noraidījums Kocēnu Rubenai. Skatīsimies, tu noteikti, kad ir savu secinājumu izdarīt arī NND komandai. Labs tāls metiens un šeit Elbrete glābt no kaut kādām nereālām situācijām nav bijuši. Tad standarta normāls uzmetiens uz vārtiem. Jā. No šeit varbūt šeit gan laba iespēja Mūrniecei. Ritējums gan neko vēl tādu nav pieprasījis, nav bijuši šādas vajadzības. Skatīsimies šobrīd Nemīro labs metiens, diezgan tomēr garām vārtiem. Tur labi paspēja nepamanīgi, kurš numurs NND komandā šeit. Epizode Dīts metiens. Estera Elbrete. Es arī varēšu teikt, ka viņi ir spēlējusi arēnā. Nevis tikai stāvējusi. Tā bija Marta Reke, kas izdarīja šo te metienu. Un šeit vai sanāks epizode, komandas kapteini strādāt aizsardzībā labāk. Lai pretniecis maina vārdsargu, lai ir 5, bet pašas varam uzbrukt un lūkā. Emīlija Salaciete met bumbiņu vārtos un 6-0. Jā, Emīlija Salaciete saka, man nav vajadzīgi NND tukšie vārti. Es varu iemest arī ar visu Kolosovu vārtos un pauzīties arī kaut kur pazūd šī koncentrēšanās. Un līdz ar to arī. Un šeit ir pirmie vārti 6 dāmu sastāvā. Pārspēja NND komandā un Marta Reke, vārtu autore. Sākam pakaļdzīšanos. Sākās pakaļdzīšanās, jā, nebūtu varbūt ielaiduši šos te viens vārds mirkli iepriekš, jau būtu 5-1. Iekļūs par šīs sezonas LV Florbola līgas čempioniem.
Labs tāls mētiens Mūrniecei, varbūt nedaudz pietrūka to, kad neaizgāja uzreiz vārtu priekšā komandas partnere. Šeit vēl viens mētiens, un tādu kārtīgi iespieduši mētiens pēc mētiena šobrīd seko. Ierastais sešinieks šobrīd NMD komandai laukumā. Mūrniece. Šeit Mūrniece nokļūdās, vēl viens mētiens, un Emīlija Salaciete gūs savus otros. Jā, 16. čempionu tituls, un to izcīna Rūbenes komandā. Līdz ar to apsveicam Rūbenes dāmas. Nu, tiešām pārliecinoša spēle, visas spēles garumā. Rūbenietis kontrolēja šo spēli sākot jau ar pirmajām spēles minūtēm, un beigās likumsakarīgs rezultāts, 7-1 uzvar Rūbenē.